Sveicināti, dārgie draugi! Atkal ēterā Laba TV, rubrika Parunāsim par bowlingu. Šogad pirmo reizi mēs savu raidījumu veidojam mūsu jaunajās mājās Bowlingā Spāre, kurš atrodas Rīgā Spāres ielā 3, kuras doto brīdi arī notiek visi amatieru bowlinga asociācijas rīkotie pasākumi, tātad gan divizioni golda, silver un bronza, gan arī pārējās aktivitātes. Šovakar mums ciemos ir diezgan unikāla personība Latvijā, tātad autosportists, radiobalss, DJs, TV zvaigznes, konkursa finālists, ja? Mareks Dainis, jeb kā viņi plašāk varbūt autori pazīst, Ex the Base. Sveiks! Čau! Čau! Nu ko, parunāsim par dzīvi, parunāsim par bowlingu, uzspēlēsim, ja tev nekas nav pretī, kāds straikiņu uzmest, ja? Nu ko, sāksim tad par to varbūt pastāst savu šo karjeras daļu, kas saistīta ar autosportu. Cik sen, kā sāki, kādēļ? Nu, kādēļ? Smiķīgs jautājums. Kā tu nonāci? Adrenalīns. Adrenalīns un autosportu nodarboties 2009. gadā. Sāku ar tautas sportu veidu kā folkreis. Pēc tam radās iespēja pamēģināt sevi jau pie lieliem puikām autokrosā, Latvijas čempionāts autokrosā, un šogad tas būs jau Baltijas čempionāts autokrosā. Tā kā, lēnu garu karjeras kāpnēm arī šajā te novirzienā kāpju. Sports ir sports, dzelži, ja? Nauda, lielais sports, liela nauda, ne? Kā tur ir tā lieta? Jā, protams, tas viss nebūtu iespējams bez sponsoriem. Tur man liela paldies jāsaka ar savai ģimenei, savam tētim īpaši, kurš iegulda gan manī, gan arī brālī. Tad mēs tā kopā mēģinām ģimeniski tā lietai pieiet, un tas mums tāds ģimenisks sporta veids ir. Bet, ar ģimenes spēkiem, kā tev sponsori tur? Es zinu, ka mēs kā novadnieki, ceisinieki. Jā, Ko dzimtā pilsēta saka par šo tavu aktivitāti? Pilsētai liels paldies. Šogad Cēsu novada doma atrada iespēju mūsu komandu atbalstīt, un liels paldies Rozenberga kungam īpaši. Un jā, cerams, ka šis te piešķirtais finansējums var palīdzēs cīnīties trasēs vēl labāk. Ceram jaunas uzvaras, jaunas sasniegums, mazāk avārija, ja? Jā, avārija, bez avārijām varētu iztikt. Jā, bez avārijām varētu iztikt. Nu, lūk, un kā tev izdodas savienot šo tehnisko, varētu teikt, aizraušanos, darbu ar savu māksliniecisko, kas ir DJs. Varbūt pastāstīja pāris vārdos, ja, par savu to DJ karjeru. Tā ir tā, ka ja nebūtu DJing un mūzikas, nebūtu jau arī autosports visticamāk. Un ar DJ lietām, ar mūzikas lietām sāk nodarboties ļoti sen, 1997. gadā, tas ir pirms 18 gadiem. Tur liels paldies jāsaka manai mammai, kur tāds muzikāls cilvēks būdams, acīm redzēja manī kaut kādu talantu. Un arī, protams, ka varētu pat teikt, ka šis talants tā kā varētu būt pārmantots no mammas. Cik tev gadu jau sanāk, var teikt, es skatos? 18 gadus es jau nodarbojos ar šīm lietām. Tā jau lielai daļai no tādiem faniem, jā, kā saka, visu mūžu. Nu, jā, tā sanāk. Un jā, ir tās, teiksim, tās DJ lietas un ir arī tagad arī mūzikas producēšanas lietas. Man ir lieliska komanda, kas man palīdz veidot dziesmas. Un, ja gribās, teiksim, izsisties arī tādās plašākās masās Eiropā, pasaulē, tad ir jātaisa dziesmas. Ir šobrīd jau vairāk bijuši, gan tas pats Rīgamains. Tāds aktuālākās lietas šobrīd ir singls Boring Games. Jā, ir dzirdēts. Really bija, jā. Radiostacijās griežās. Es gribētu teikt, ka radiostacijās skan jau kopš janvāriem. Un tāda pati karstākā un aktuālākā lieta ir tas, ka visam nesen radiostacijās ir nonācis remix, kā lai pareizi pasaka, dziesmai, kas šogad pārstāvēs Latviju Eirovīzijā. Tad runa ir par Aminatas dziesmu Love Injected, tāpēc Ex the Base remix, noteikti radiostacijās. Mazliet tāds agrāk, jā? Jā, Pustuds. esat radiostacijās varbūt jau dzirdējuši jau. Un atsauksmes par šo remixu ir ļoti labas. Šeit ir Maksijas ir galvenais remix. Un redzēsim, kas sanāks ar šo projektu. Es domāju, ka Aminatai varētu ar šo dziesmu veikties šogad. Nē, cerēsim. Gribēs jau kaut kādu nacionālu lepnumu izvestēt. Tieši tā. Latvijas vārds pasaulē. Bet kā tavu vārdu pasaulē? Kas ir tavs tāds, varbūt, DJ karjeras
Augstākais punkts. Uz doto brīdi. Tā pieļauj, ka to gribēja jautāt. Nu, jā, augstākais punkts laikam ir, līdz šim tas bija tāds ļoti liels mērķis un ļoti liels sapnis uzstāties Berlīnē Mīlas parādē. 2006. gadā mēs to arī realizējām. Atkal bija tāds liels komandas darbs. Bet es pieļauju, ka tad lielākie panākumi nav priekšā. Kas tas, ko tu varbūt gribētu? Ja tu esi maicīgs un negribi pandēmijas laiku. Es vienmēr esmu dzīvē uzstādījis tādus augstus mērķus, un viens no tiem varētu būt ir pasaulē tāds labi pazīstams festivāls kā Tomorrowland. Nu, tur tā kā gribētos kādreiz uzspēlēt, un ir tāds kluss sapnis, ka kādreiz gribētu arī Ibiza spēlēt. Nu, jāstrādā. Es saku, tie, kas dara, tiem arī kaut kas sanāk. Nu jā, domāju, ka tev enerģija strādā tev kādu laikam pietiek. Jā, 30 gados vēl jūtos gan sprīgans, tā kā visa kārtībā. Marek, un es zinu, ka tev ir vēl kāds projekts, par kuru, manuprāt, vajadzētu darīt zināt plašākai sabiedrībai, ja? Kas varbūt pastāsti pāris vārdos. Jā, nu ir tāda lieta kā Tree Live Project. Ir 3 talantīgi cilvēki, kuri ir apvienojušies šajā projektā. Tad es kā DJs un perkusionists Einārs Latuševs, kā arī trompetists Normans Priesis. Tas ir Tree Live Project, tāds tā kā dzīvais mūziķu šovs. Es spēlēju mūziku, miksēju mūziku, bet abi divi iepriekš minētie darboņi, viņi katrs spēlē, viens spēlē perkusijas, viens spēlē trompetu. Tas viss kopā izklausās ļoti forši, un ar šo projektu mēs tā kā brauksim ne tikai uz dažādiem klubiem Latvijā, bet brauksim arī, šobrīd jau ir vairākas uzstāšanās sarunātas Igaunijā, brauksim arī uz Norvēģiju, brauksim arī uz Somiju, tā kā šovasar jūs šī projekta ietvaros redzēsiet ļoti daudzos pasākumos, būs arī starp citu, būsim vairākos festivālos arī. Var tikai novēlēt pēc tam, lai solo projektu Pilnas arēnas Rīgas, ja tā kā uz Geta. Starp citu, mēs nepieminējām vienu interesantu momentu tavā dzīvē. Par kā Davida Kvetlajā, kur Geta, jā. Cilvēki, kur es šajā jautājumā atvirzīšos no tevis, mēs visi zinām, ka Mareks kā Deivs viņu iesildīja, ja? Kā bija? Okay? Bija, jā. Forši ļoti labs pasākums, ļoti daudz cilvēku. Paldies visiem, kas atnāca un cēla rokas gaisā un dejot. Tas bija. Varbūt tu pēc tam redzēji arī šo te parodiju šovu. Es redzēju. Tātad jautājums tev, vai tas bija Deivids? Es varu apstiprināt, tas bija Deivids. Mēs arī parunājāmies ar Deividu, uztaisījām kopā selfiju un jā, tas bija īstais Deivids. Superīgi. Tātad, nu, ko, mazliet par bowlingu. Nu, tev ir, es pilnīgi redzu, cik tev ir piesātināts darba diena, darba naktis, ja, un tu teici, ka tev patīk spēlēt bowlingu. Jā, man patīk spēlēt bowlingu. Jā, bowlings ir tāda tā kā galvas izveidināšana, tāda tā kā izklaide, kas tāpat laikā ir ļoti azartiski izklaide, jo gribas tomēr arī pacīnīties par punktiem, nebūt pēdējam, ko arī šad un tad arī veiksmīgi izdodas. Kā būs šodien, es nezinu, es neko nesolu, ceru, ka vismaz kāds straiks būs. Jā, nav nekā labāk, kā es straiku bowlingā, vai ne? Vairāk no vietas ir vēl labāk. Ar ģimeni pamatā to daru, ar ģimeni, ar draugiem, bieži gan nesanāk, es tāds vairāk kā svētdienas bowlinga spēlētājs, bet vismaz reizi mēnesī es cenšos uzspēlēt. Nu, kad tu pirmo reizi spēlēji bowlingu, atceries, ja tā miglaini? Tas bija dikti sen, tas bija pirms gadiem 10 aptuveni. Nu, te jau varētu teikt, ka tu esi svētdienas bowleris ar stāžu, ja? Nu, tā sanāk, jā. Nu, ir reizes, kad sanāk labāk, ir reizes, kad sanāk netik labi, bet galvenais ir tā kopā būšanas sajūta un tas prieks un tas foršais tusiņš, kas ir bowlinga zālē. Nu, tas man patīk. Nu, jā. Labi, Marek, nu ko, paldies, ka tu atnāci. Nāciet jūs arī ciemos pie mums uz bowlinga spāra. Spārsevā 3, Rīgā. Tieši tā, Rīgā. Un ko, nu, iesim uzmest. Ejam paspēlēt. Paldies tev.